Starptautiskais skolu attīstības projekts Mēdīja info aizsākts pirms 2 gadiem. Tā koordinatore valsts ir Rumānija. Projekts paredzēts uz 3 gadiem un aptver visas mēdīju jomas, rakstīto vārdu elektronisko saziņas līdzekļus, piemēram, televīziju un radio un internetu portālus. Šis gads veltīts radio izzināšanai. Dalību valstu pārstāvi viesojas viens pie otra un izzina konkrēto tēmu. The main participants are the teachers. Galvenie dalībnieki ir skolotāji, bet mēs varam piedāvāt jebkura projekta tēmas skolēniem. Piemēram, šobrīd uz Latviju mūsu sadarbības partneriem no Itālijas ir līdz arī skolēni. Caur skolotājiem tas impulss nonāk pie skolēniem, ka viņi sāk pētīt savu vēsturi, visu, kas ir ap sevi. Tā ir skolas vēsture, tā ir, tā kā mums ir projekts ir plašsaziņas līdzekļi, tātad avīžu vēsture, laikrakstu vēsture, tad ir televīzijas vēsture, tā tik būs radio vēsture. Ja? Tātad, paskatīties drusciņu uz atpakaļ to, no kā mēs esam līdz šim brīdim vienkārši nonākuši. Skolēni īpaši piedalās šai projektā, jo mums ir dažādas problēmas skolā. Viņiem ir grūtības ar motivāciju, un mums ir grūtības motivēt skolēnus šim projektam. Rumānijā bija raksturīgs tas, ka ļoti lielu darbu ieguldīja skolēni, jo tā ir vidusskola, un skolēni ļoti lielu darbu ir ieguldījuši strādādami tieši pētot vēsturi, un viņi ļoti tā zina savu vēsturi. Itālijā bija tas, ka skolotāji zina to vēsturi ļoti labi un cenšas to popularizēt, stāstīt bērniem. Tik liela atsaucība no bērniem katrā gadījumā es tā nejūtu. Kaut kas no daudz kā ir mums, bet es esmu secinājusi vienu, ka ja latvieši kaut ko dara, tad viņi dara tā ļoti akurāti. Šai braucienā viesi ciemojās Kurzemes radio Kuldīgā, Skrunas televīzijā izzināja avīzes veidošanu, devās ekskursijās uz Liepāju, Kuldīgu un Rīgu. Mēs paņemsim līdzi brīnišķīgus iespaidus par Latviju un aizvedīsim dažas idejas arī uz Itāliju. Piemēram, mēs bijām Jaunmuižas pamatskolā, tā ir tik maza un vienkārša, bet ļoti atšķīrās no mūsu pārpildītajām skolām. Te bija viss krāsains un jauks, mēs gribam prezentēt šādu vietējo skolu pastāvēšanas iespēju. Latvija ir ļoti skaista valsts. Es esmu pārsteigts par dabu, te ir tik daudz meža, jauku un laipnu cilvēku. Skaistas pilsētas arī šī, tā nav liela, bet izskatās labi. Nākamgad projekta izpētes tēma būs televīzijas.